Labdien visiem! Pirmkārt, liels paldies par iespēju šodien būt šeit. Paldies Mārai, paldies daudziem, kurus es zinu. Un tad, kad mēs runājam vispār par šo pasākumu, es teicu, ka kopš es strādāju LDDK, un tie ir vairāk kā 2 gadi, man ir radusies sajūta, ka man ir ar ko dalīties beidzot. Un 2 gadi, un tomēr ir ar ko dalīties. Viens no prioritāšu jautājumiem, kas LDDK ir bijis pēdējo 3 gadu laikā, ir jautājums par pieaugušo izglītību vispār kā tādu. Un daļēji var teikt, ka tas katalizators bija Saeimas valsts kontroles atzinums, kur tika pateikts, ka pieaugušo izglītība ir neefektīva. Bet pamatā lielākoties droši vien tas katalizators ir nespējā divām pusēm sarunāties. Tai pusē, kas ir uzņēmēji, un tai pusē, kur ir izglītība. Un es daudz esmu meklējis atbildes par to, kāpēc varbūt tā pieaugušo izglītība mums ir šobrīd tik liels izaicinājums. Un man ir atbildes. Dažas atbildes man ir šodien, un ar tām es gribu padalīties. Jā. Nu, lūk, un tad, kad es mēģinu runāt ar uzņēmējiem, es vienmēr stāstu, mums visiem ir jāmācās. Tas taču ir visiem saprotams, ka mums ir jāmācās, jo savādāk mūsu ekonomika būs dziļās auzās, un mēs nekad neizrausimies no tās nedaudz atpalikušā reģiona valsts statusa, jo mēs nebūsim tik gudri, kā vajag. Un saprotiet, tad, kad tu to stāsti, tu tik ļoti pierod pie tās tēzes, ka beigās, kad man uzņēmēji saka, bet tu saproti, viņi mācās. Mums ir tik pats slikti visu laiku, cik mums gāja. Tad tev paliek tā sajūta, ka vajadzētu tā kā pameklēt datus, vai patiešām tā tēze kaut kādā veidā ir pamatota. Un datus nav viegli atrast. Ziniet, es varu atrast brīnišķīgus datus par apgrozījumu, es varu atrast par to, kā mums pieaug IKP, bet es nevaru pat atrast datus, cik mēs kā valsts esam ieguldījuši pieaugušo izglītībā vispār. Ne tikai privātos, bet arī pat valsts datus es nevaru atrast. Bet es pamēģināju savilkt kopā dažādas programmu un plānošanas periodu izmaksas, jo pieaugušo izglītību Latvijā palielinām finansē tikai no publiskiem resursiem, no fondu naudām. Un ko es savilku kopā? Tā kā visi, kas paskatītos, pateiktu, tā IKP līdz nekā nekorelē, vispār nekā nekorelē ar IKP izmaiņām tā tālāk. Bet ir viens secinājums, ko es gribu pateikt, tā tendence, kas sākās no 24. gada, man liekas, ir jāsaprot, ka ir nobīde pirmkārt, kad no tā brīža, kad tu ieliec naudu tā pieaugušā prasmēs un kad viņš sāk viņas kapitalizēt. Bet, ja tā nobīde ir vairāk par 2 gadiem, tad visticamākais šie dati nekādi nav saistīti. Respektīvi, ja ir kaut kāda ātra atbildes reakcija, tad viņi ir tad, kad tu izmācies un uzreiz jau darbina tās prasmes. Un, ja tiešām tā uzņēmuma rādītāji ir kaut kādā veidā pieauguša tendence, tas ir ļoti pozitīvi. Tā ir laba zīme. Pa lielam, diemžēl, ekonomiskie dati neparāda mums līdz galam to, ka tā investīcija Latvijā ir bijusi ļoti mērķtiecīga. Un jāsaka, ka paldies Dievam, lielākoties nevienā valstī nav šāda data, ka tā būtu bijusi mērķtiecīga investīcija. Bet, tā ir tā labā ziņa, ar kur es varbūt šodien atnāku no manas skatu punkta, ka pieaugušo izglītība nav apskatāma un digitālo prasmu apguve kā sasaistāma ar ieguvumu uzreiz naudas izteiksmēm. Jo pieaugušo izglītība ir ļoti, ļoti sarežģīta lieta, kura īstenībā ir ļoti izaicinoša pēc būtības. Bet es sameklēju arī valstis, kurās pieaugušo izglītības naudas investīcija tiek uzskatīta par valstu veiksmes stāstiem. Un es gribu pastāstīt, ka viņu pieeja pieaugušo izglītībā nevis, ka mēs visi mācāmies digitālās prasmes vienādi, vai visi vienkārši mācāmies, viņu ir meklējuši tās atbildes kopumā, ko piedāvā cilvēkiem mācīties, izejot no savas ekonomiskās situācijas. Man ir 4 piemēri. Pirmais ir Singapūras piemērs Vārds Singapūra vispār Latvijā ir ļoti slikts vārds. Ja? Es viņu nemīlu lietot, bet Singapūrai ir vienīgai, kurai ir dati, un man tur ir arī praktisks piemērs, ka viņu programmas, kas Skills Future programma, viņam tāda ir, ka tie dalībnieki, kuri ir mācījušies šajā programmā 3 gadu termiņā uzrāda, ka viņu atlīdzība pieaug par 10%. Es izstāstīšu līdzīgu stāstu arī par Singapūru, tad tajā brīdī, kad viņi nomērīja, ka atlīdzības pieaug, viņu universitāte, kas ir viena no labākajām, laikam top 10 universitātēm Latvijā,
izstrādājis tādu brīnišķīgu programmu. Mācības tur maksā nenormāli naudu, tā kā tūkstoši. Bet Singapūras rezidentiem viņi piešķir 90% atlaidi. Ko laikam kaut kādā mērā viņi finansē īstenībā no tām pārējām citu valstu iemaksām. Un ko viņi ir panākuši tādā veidā? Viņi ir attīstījuši vienu izcilības centru, vienu vietu, kurā cilvēki sanāk, un viņi dabū garantētu kvalitātes kaut kādu labelu par to, ko tu esi mācījies. Īrija brīnišķīgi, tie daudz noteikti zinātu, mums ir tāda sadarbības partneri, mēs esam arī Solus aicinājuši uz Latviju. Viņi stāsta par to, cik viņiem ir svarīgi stiprināt prasmes, kas ir saistītas ar vietējiem ražotājiem. Respektīvi, nevis, ka mēs mācāmies to, kas visā pasaulē ir ļoti svarīgi, bet ka mēs mācāmies tieši to, ko mēs paši mākam Latvijā, saprast, pārražot un salikt tādās iedzīgos produktos. Par Somiju es pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet Somija ir īstenojusi daudz dažādas reformas. Un Somija ir viena no tām valstīm, kura vispār laikam neskatās uz to, vai mēs to darām ekonomisku apsvērumu dēļ, bet Somija ir tā valsts, kas skatās no tās savas stabilitātes, sabiedrības stabilitātes, sociālās stabilitātes aspektā. Un man liekas, tur ir vairākas atbildes, kuras priekšdienām var ņemt vērā. Igaunija ir vienkārši standarta piemērs, ja tas ir vienmēr jāpiesauc. Igaunija ir ļoti mērķtiecīga un brīnišķīgi visos ziņojumos ir iekļausies ar to, ka digitālās prasmes viņi māca ne tikai IKT nozarē, bet pilnīgi visiem, lai sasniegtu savus digitālās attīstības mērķus. Bet tagad par datiem. Un kāpēc es gribēju šodien padalīties? Šos 2 gadus, kad mēs esam bijuši pieaugušo izglītības tajās programmās, mums nav bijis ļoti liela piekļuva tam, ko administrē valsts. Bet mēs esam mēģinājuši tikt pie tiem datiem, kur administrē pieaugušo izglītību vai nozaru asociācijas, vai tātad mācību centri kaut kādā veidā, kur mēs tiekam līdz tiem uzņēmumiem, lai saprastu līdz galam, ko viņi grib no šīs pieaugušo izglītības. Un šeit ir dati par 2025. gadu, apkopoti no uzņēmuma perspektīvas, kas ir tās lietas, ko viņi grib mācīties. Protams, mākslīgais intelekts vairāk kā 50%, 51%. Mēs meklējam arī dziļāk tos datus, ko viņi grib mācīties no tā mākslīgā intelektā, un tur tās atbildes paliek pavisam dažādas. Jo viens saka, mēs gribam mācīties, tāpēc, ka visiem tas ir jāmācās, un tad ir tādi, kuri pasaka, mēs gribam ļoti detalizēti mācīties daudzus specifiskus rīkus vai konkrēti, kas ir piemērots mūsu uzņēmumam. Tā labā lieta, ja mēs paskatāmies procentuāli, tās 3 lielākās grupas, mākslīgais intelekts, digitālā transformācija un datu analīze, tās ir mācības par rīkiem. Un tad no tā komersanta skatu punkta mums ir diezgan skaidra atbilde, ka viņš mēģina iedot savam darbiniekam kaut kādus papildus instrumentus ikdienas darbam, lai vai samazinātu laiku, ko viņš patērē darbam, vai lai varbūt ātrāk saražotu un optimizētu procesus. Ļoti tāds netipiska bija tā atbilde par kiberdrošību. Kiberdrošība arī diezgan daudz, bet neskatoties uz to, ka tur stājās spēkā jaunā regula un vispārējais, un mēs tā kā bijām domājuši, ka visi uzņēmumi tagad runās par kiberdrošību, īsti tā tēmas aktualitāte vēl nav nobāzējusies. Un tad man liekas, ka tajā brīdī, kad uzņēmumi jāizvēlās, vai es domāšu par mākslīgo intelektu, kā optimizēt savu darbu, vai es domāšu par kiberdrošību, kā pasargāt sevi, viņš tad saka, nē, labāk, tur, kur nauda vairāk būs, nevis tur, kur regula jāizpilda. Bet tā ir mana versija par šo tēmu. Un tad ir vēl viens stāsts, kas mācās. Un te ir tāds jau bišķi savādāk atbildi. Tātad jūs redzēsiet, ka lielie uzņēmumi, manuprāt, ir 28%. Bet kas ir jāzina, ka lielie uzņēmumi Latvijā ir, ja es nemaldos, pēc skaita 0,2% no visiem uzņēmumiem, kas ir. Tas nozīmē, ka mums joprojām uzņēmumi, kas algo ļoti lielu daļu cilvēku, bet kur ir maz pēc skaita, viņi aptver ļoti lielu pieaugušo izglītības daļu šobrīd. Tas, kur mēs redzam to potenciālu, kur ir riska moments, ka tie mazie un vispār mikro uzņēmumi, kuru ir visvairāk, viņu šajā pieaugušo izglītībā vispār nav. Un tad ir jautājums, vai mēs nespējam izskaidrot, vai kas ir tās barjeras, kas viņiem traucē mācībām. Jo jāapzinās, ka īstenībā tas segments, kas šobrīd ir 30% mazie uzņēmumi, tas ir segments, kas nodarbina vienu no lielākajām daļām sabiedrības
un viena no visgrūtāk sasniedzamajām daļām šobrīd. Kopā aptuveni 260,000 no visiem iedzīvotājiem, nodarbinātajiem. Nu, lūk, bet kuras nozares mācās? Un šis ir arī tāds ļoti interesants stāsts, manuprāt. Tātad es izvilku Latvijas top 5 nozares, tātad apstrādes rūpniecība, nekustamais īpašums valsts pārvalde, būvniecība, vairumtirdzniecība. Man liekas, nedaudz citā secībā, bet tās ir tās top 5 nozares. Savukārt no tiem uzņēmumiem, kas ir mācījušies, mēs redzam, ka reāli pārklājās tikai būvniecība un tirdzniecība. Daļai varētu teikt, ka ķīmiskās vielas pārklājās, bet man ir ļoti grūti izskaidrot, kāpēc ķīmiķi ir tik aktīvi pieaugušo izglītībā, varbūt tur ir kaut kāda laba atbildi, un es ceru, ka kāds to kādreiz pateiks. Ja? Un otrs, kas man bija ļoti interesanti uzņēmē darbības konsultācijas, jo man liekas, ka tas ir tas profesionālo pakalpojumu tīkls, kurā acīm redzot jūt, ka bez šīm te zināšanām tā izrāviena vairs nebūs, un tā stagnācija varbūt būs lielāka. Bet tad, kad mēs runājam darba devēju kontekstā par visām šīm lietām, mēs runājam, ka pieaugušo izglītībā mēs gribam redzēt augstāku produktivitāti. Mums ir viens no lielākajiem klepšanas akmeņiem vispār sabiedrībā vai mūsu ekonomikā ir mūsu produktivitāte. Un tad es esmu savilkusi tās 5 nozares, kurās to produktivitāti patiešām vajadzētu kāpināt. Izmitināšana, veselība, lauksaimniecība, būvniecība, tirdzniecība. Un vienlaikus ir absolūti skaidrs, ka nozarēs, kuras ir saistītas ar cilvēku apkalpošanu, tā produktivitātes kāpināšana, viņi tehniski nav iespējami caur vienas dienas mācībām par, nezinu, kādu no mākslīgā intelekta rīku lietojumiem. Līdz ar to prioritāri es vienmēr pievērstos tām, kur runā par pakalpojumu vai ražošanas procesu, kas šajā gadījumā ir būvniecība, tirdzniecība, atkal mēs nonākam līdz šīm 2 nozarēm, un lauksaimniecība. Un tad mēs pētījām, kas tad ir tās barjeras uzņēmumi, kāpēc no šīm nozarēm uzņēmumi varbūt neatnāk, īpaši mazie neatnāk. Viens no galvenajiem jautājumiem ir laika trūkums, respektīvi mums ir cilvēki nemācās vairs brīvajā laikā, viņiem ir jāmācās, tātad normāli darba laikā, kas pieņem, ka ir arī absolūti normāla prakse, bet tad, ja tev ir vienlaikus jānovāc, apsētie lauki, un vienlaikus tev ir jāmācās, tas dzīvē vienkārši nav iespējams pie tāda nepietiekamā nodarbināto skaita. Un tad ir pirmais jautājums, cik elastīgi vispār pieaugušo izglītība var respektēt to, ka tas uzņēmums saulaicīgi plāno to mācīšanos, iespējams vidējā termiņā viņš plāno to mācīšanos, bet tiešām arī realizē, nevis dienu pirms tam, pirms mācībām saka, piedod, man tur visa raža jānovāc, un tad šodien nekas nenotiks. Otra lieta ir neticība investīcija jādara, un šī ir tāda lieta, par ko mums ir jārunā vispār gan izglītības nozarē, gan uzņēmumam. Mums jāsāk mērīt patiešām, vai tās prasmes, ko mēs apgūstam, vai mēs viņas liekam lietā, un vai viņas atnes mums ekonomisko labumu. Jo, ja mēs to nemērīsim, mēs nepārliecināsim to visu lielo grupu, kuri vispār neiesaistās šajās aktivitātēs, ka tam ir jēga. Vai sasaistāt darbību? Un šis ir pārmetums, ko ļoti bieži mēs dzirdam no uzņēmumiem, ka tad, kad mācību dalībnieki atnāk no mācībām, tas, ko viņi runā, vispār nekā nav saistīts ar to, kas notiek uzņēmumā. Un tad viņi tā saka, reizēm ir sajūta tāda, ka tie lektori varētu atnākt pie mums pamācīties. Tas nav par visiem. Tas ir par to, cik labi mēs zinām tās puses, kuras mēs mācam un sagatavojam, un cik labi mēs saprotam, ko viņš grib sagatavot. Jo atkārtojot, tās grupas ir 2. Vieni, kuri grib mācīties, bet nezinu ko, un vieni, kuri ļoti labi zina, ko viņi grib mācīties, bet varbūt nemāk līdz galam to izskaidrot. Tad birokrātija investīcijas līdzfinansēšana, kā es teicu, mūsu lielākā daļa pieaugušo izglītības iziet tomēr caur publiskajiem resursiem. Tas smagums, kas ir iebūvēts iekšā atskaitēs, pārskatos, plānošanā, tas nokauj jebkuru uzņēmumu interesi vienkārši tikt galā ar šiem te jautājumiem. Un tas ir politikas veidotāja jautājums, ir man liels prieks redzēt mūsu vidū te daudz cilvēks, kas ar to strādā. Es ļoti, ļoti ceru, ka mēs vismaz uz tādām soft aktivitātēm būtiski samazināsim to birokrātiju, jo tas ātrums, kādā mums vajadzētu rīkoties, šobrīd ir gaismas ātrums salīdzinājumā ar to ātrumu, kādā mēs kustamies. Un tad es gribēju patstāstīt par Somiju. Kāpēc man liekas, ka tas ir labs piemērs? Pirms 2 gadiem Somija reformēja savu pieaugušo izglītību. Līdz tam laikam viņi darbojās diezgan līdzīgi kā mēs. Un tad viņi nopublicēja vienu pārskatu, kurā viņi ziņoja, ka
nebūs vairs iespējams pieaugušiem saņemt, finansējumu, vienkārši iet mācīšanās pēc. Somijā programmas izmaiņas skāra ļoti būtiski, jo šobrīd Somijā, ja tu vēlēsi mācīties kādu no profesijām, tev ir jāizpilda divas lietas. Pirmkārt, jābūt uzņēmumam, kas ir piesaistīts pie tavas vēlmes, un otrkārt, mācības lielākoties notiek uzņēmumos. Jo viena no problēmām, ko risināja Somija, ir kā dabūt šos cilvēkus, kas ārā mācās, atpakaļ darba tirgu. Un, ja tu nedabū viņus kaut kādā veidā ar piesaisti uzņēmumu nekavējoties, tad viņš turpina staigāt apkārt, un mēs nezinām, vai viņš tās prasmes vispār izmanto. Līdz ar to, ko viņi izdarīja? Šobrīd viņi samazināja savas investīcijas, kas ir publiskajā izglītībā par 175 miljoniem, bet vienlaikus viņi iepludina katru gadu 10 000 nodarbināto darba tirgu, kas savukārt ir ļoti, ļoti svarīgi tādai valstī kā Latvijai, kurai ir ļoti maz to nodarbināto, kurus šobrīd varētu paņemt un piesaistīt darbam. Piekļuva mācībām tātad sasaistē darba devēju, un mācības vienlaikus ir absolūti daļa no tavu darba laika. Un tad vairs nav īsti diskusija. Tu mācies, tu saproti, ka tas ir tavs darbs, un tev viņš ir jāizdara labi. Un kas tad ir bija tie mūsu priekšlikumi, kas ir joprojām ir mūsu priekšlikumi, par ko man liekas, ka jo vairāk mēs runāsim, jo mēs ātrāk nonāksim pie rezultātu. Viena lieta paskatīties tomēr šo sistēmu no cilvēka skatu punkta, no tā, ka es kā cilvēks, ja es kaut ko gribu mainīt savā dzīvē, vai es tiešām saprotu, kā es varu izmantot šīs iespējas. Ļoti daudz cilvēku saka, ka viņiem vienkārši nolaižās rokas, ka viņi saņem 720 e-pastu par kārtējiem pieejamiem kursiem, par to dažādām procedūrām, kurām tev jāaiziet cauri, un tad mēģinot saprast, vai es vispār tam visam atbilstu. Otra lieta, un tā ir kritiska lieta, mēs darba devēji pagājušajā nedēļā satikās tādā nozaru sanāksmē, un viņi teica, ļaunākais, kas ir noticis ar Latviju, ir fondu nauda. Mēs vairs vispār nesākam domāt, vai mums kaut ko vajag, mēs tikai ņemam naudu ātri, tāpēc, ka mums tur ir ielikta nauda. Un man liekas, ka mums ir jāsaprot, ka ja šī ir fundamentāla lieta, pieauguša izglītība, mums ir jāsāk domāt, kā mēs viņu finansēsim savādāk, nevis kā mēs visu laiku dzīvosim par tiem projektiem un tā tālāk. Saturs, un tā ir viena lieta, kas savukārt man no datiem atnāca atpakaļ uzņēmumi dod priekšroku, diemžēl, līdz vienas dienas mācību moduļiem, tad pārtraukums, darbinam prasmes, un tad atkal aizvien vairāk uzņēmumi runā par to, ka garas programmas viņi nevar pēc tam realizēt tajā darba vidē, tāpēc, ka vienkārši tas darbinieks tik ilgi mācās, ka ir aizmirsis, ko sākumā apguva līdz tam brīdim, kad tika beigās. Motivācija izmaiņas darbinieku ikdienā. Lielākā daļa no darbiniekiem, kāpēc viņi atnāk mācīties, man patīk mācīties, tā ir forša diena un tā tālāk, bet viņi nesaprot mērķi, ko tas mainīs manā dzīvē. Un tas ir īstenībā tas kritiskais jautājums. Ko es iegūšu no šiem mācībām? Lielāku algu, mazāk darba laika, ko man vajadzēs patērēt rutīnas darbi. Ja tu nespēji atbildēt tam cilvēkam reāli, ko tu iegūsi, tad droši vien es nezinu, vai viņš līdz galam saprot, kāpēc viņš tajās mācībās vispār atrodas uz to brīdi. Un mācības ar mērķi. Un te es atgriezīšos pie vienas lietas, ka ļoti mēs neviens šodien, ne uzņēmis, ne izglītoties, nezinām, kādas prasmes pēc gada būs patiešām vajadzīgas. Bet kopā runājot, īpaši nozarēs, vajadzētu spēt identificēt, kādas prasmes šodien pietrūkst mūsu nozarē. Un man liekas, ka tas ir pareizāks ceļš šobrīd pateikt, ko man šodien vajag un reaģēt uz šodienas pieprasījumu, nekā mēģināt vizualizēt, ko varbūt vajadzēs pēc gada un nespēt par to vienoties. Un tas ir ļoti kritisks jautājums, par ko mums ir jārunā, no kurienes tad nāk tā inerce, piemēram, digitālajām mācībām. Ko Latvijai mācīties? Ko mums mācīties? ChatGPT? Vai mums mācīties, es nezinu, kiberdrošību? Šīm lietām būtu jāiznāk no katras nozares ārā, mums būtu jāiet vienā virzienā. Nevis tā, ka 1000 uzņēmumu māca dažādas lietas, mēģinot saprast, kas tad ir topā. Paldies! Es ceru, ka es iekļāvos laikā. Paldies!